Tā, sveiciens visiem! Ja mēs sākam jau piekto biznesa apmācību sesiju, teiksim tā, jā. Lūk, un šodien parunāsim par divām tēmām. Pirmā tēma, tūlīt es nošēlošu, tā, pirmā tēma. Pirmā tēma - maksas reklāmu izvietošana klientu piesaistīt. Jo šitā ir vēl viena papildus iespēja, kā mēs varam piesaistīt sev klientus, teiksim, nedaudz ātrākā veidā. Jā, kas var atļauties, tie var izmantot maksas reklāmas. Jo tas ir ne tikai ātrāks rezultāts, bet arī tāda kā iziešana no burbuļa. Jo sociālai tīkli ir ieinteresēti, lai cilvēki liktu reklāmas. Un sociālai tīkli, kad mēs jo īpaši sākuma stadijā, tad tā auditorija ir mums diezgan šaura. Ja? Un mēs, nu, ir pagrūti iziet plašākas auditorijas priekšā, teiksim tā, ja. Izņēmums pagaidām vēl ir TikTok platformā, ko mēs varam ļoti labi aptvert plašu auditoriju arī no citām valstīm, ja, neizmantojot reklāmas, bet es jau zinu, ka TikToks arī jau piedāvā tādu opciju kā maksas reklāmas. Lūk, tālāk maksas reklāmas, nu, pateicoties maksas reklāmām, varam arī izmantot nu, konkrētu mērķa auditoriju un atsijāt, izmantojot mārketinga tuneli. Protams, to visu var arī manuāli darīt, jā, bez maksas reklāmām, bet ar maksas reklāmām to arī var darīt. Jā, un, kā jau minēju, iespēja uzrunāt konkrētas valsts auditoriju. Ejam tālāk. Tad pirms likt maksas reklāmu, jo nepieciešams, protams, savs Facebook profils, tad ir jāizveido arī savā Facebook lapā, jo to nepieciešams būs piesaistīt pie reklāmas. Profilu nav iespējams piesaistīt pie reklāmas. Ja? Nu, tad, protams, maksāšanas karte, ko ir atļauta pieaugumiem interneta vai nu PayPal kontu. Pēc tam, protams, ir ierakstīta video instrukcijā, kā soli pa solim ievietot reklāmu, reklāmas menedžera pārvaldniekā, jā, Facebookā, to tad pēc tam parādīšu. Un pēc video nu, skatīšanās procesa laikā arī vajadzēs uzlikt uz slaida redzamo aplikāciju, jā. Nezinu, kā viņu izraudāt, jā. Lūk, ejam tālāk. Un šitā aplikācija, par ko es runāju, tā ir nepieciešama priekš tā, lai, kad cilvēks piesakās, uzspiež uz reklāmas, to būs anketa, viņš aizpilda anketu un tad atbilde atnāk uz tieši tajā aplikācijā.
Jā. Lūk, tālāk, ko var atrast mm, video par reklāmas ievietošanas instrukciju. Ja? Tad, nu, pati, pats video, protams, YouTube atrodas, ja es tur parādīšu tā vizuāli. Vizuāli. Tā, pirmais veids, ko mums visi lapā, kur visi ir sagrupēts, visas mapes sagrupētas no YouTube, jā, tad biznesa sadaļā zem apmācība apmācības un biznesa attīstība, jā. Uzspiežam un mēs pāriesim uz YouTube mapi. Un tad viņam būs kaut kur pašā, pašā apakšā, ja? O, kur ir? Ja? Lūk, tas ir viens. Otrais, un tas tā, otrais veids. Domāju, visi jau zina no iepriekšējās nodarbības, kad Elīna stāstīja par telegramu čatiem, un to var atrast, man ir pazudā. Tas, viņam laikam jābūt šito, jo, o, telegram, jā, telegram šitie grupā, kanāls biznesa attīstībai, jā. Un šeit arī var atrast doto video materiālu. Nu, katrā gadījumā, ja kāds neatradīs, tad zvans mentorā un viss gatavs. Lūk, tas arī būtu viss. Tālāk dotu vārdu Dacei. Paldies, Lēls Juri, par prezentāciju. Jā, ļoti noderīgi. Es pati izmantoju maksas reklāmas, lai sasniegtu lielāku auditoriju. Un ir tādi gadījumi, kad tiešām tik daudz pieteikumu nāk uz projektiem. Un citreiz vienkārši vajag eksperimentēt un izmēģināt dažādus veidus, satura pasniegšanas veidus, jo tur ir dažādas vizualizācijas nepieciešams vai nu video formātā vai fotografiju formātā. Un plus vēl saliekot kopā ar Jūra to instrukciju, kā tad ielikt iekšā reklāmu, tad jums, es teicu, ka jums izdosies. Nākamais temats būs vairāk saistīts ar praktisko darbu ar klientiem. Un tagad pastāstīšu par veselības anketām, kā viņas izmantot, lai piesaistītu klientus, kā vairāk uzzinātu par to, kādas ir viņu veselības problēmas, kādi ir mērķi dzīvē un kāds ir viņu dzīvesveids un pat ūdens dzeršanas režīms. Tad, lūk, mums ir izveidota anketa, kuru var pildīt gan Word formātā, bet jūsu ērtībai ir izveidots arī Google forma, kuru nosūtīt katram klientam, lai var katrs aizpildīt pēc saviem ieskatiem. Un nākamā slaidā jūs redzēsiet dažādos veselības anketu veidus. Mums ir izveidoti gan īsi veselības testi dažādās jomās, piemēram, par baktēriju un sēnīšu klātbūtni mūsu organismā, vai daži jautājumi par to, kāds ir jūsu dzīvesveids. Tad ir izveidotas paplašinātākas anketas ar jau tādiem detalizētākiem jautājumiem. Projekta ietvaros, protams, mums ir anketas, kurās mēs uzdodam jautājumus, kāds ir tavs dzīves mērķis, kādas ieradums tu esi gatavs mainīt, kādi ir tavi sapņi. Un šīs te tematiskās anketas atkal vairāk virzītas uz to, lai izprastu, piemēram, par aknu darbības problēmām. Un tas, ko var ievietot tajās anketās, ir ļoti interesanti, jo jūs varat paprasīt kontakta informāciju, varat paprasīt, kāds ir tas
saziņas veids, ko cilvēks ir izvēlējies. Un vislabākā lieta, ko es varētu ieteikt izmantot, ir tiešām tās plašās anketas, jo tur ir iekļauti jautājumi par 12 orgānu sistēmām, un katrai sistēmai ir noteikts jautājumu skaits. Un tur tīri matemātiski var aprēķināt, kuras no orgānu sistēmām ir pārslodzē. Jo vairāk punkti tiek iegūti kādā no orgānu sistēmām, piemēram, nervu sistēmai, mēs uzreiz zinām, ka veselības koncepcijas pirmo soli nepieciešams papildināt ar grifoniju vai varbūt ar magniju. Ja kādam cilvēkam nepieciešamība strādāt ar lielu informācijas apjomu, gatavoties sesijai, pārbaudas darbiem, tad noteikti mindsetu varam pievienot klāt. Tad nākamajā slaidā jūs redzēsiet norādes, kā veikt šīs te anketas nokopēšanu. Jūs varat pāriet uz vai nu uz Telegram čatu, kurā var arī uzdot jautājumus par anketu kopēšanu tehniskajos jautājumos, kā arī tur ielikt instrukciju, kā nokopēt, kā vispār noformēt savu anketu, kā iegūt anketu rezultātus un kā viņus izgūt ārā, piemēram, Excel formātā vai arī PDF formātā. Un te būs arī links, kur jūs varēsiet pēc tam sīki un smalki izpētīt, kur soli pa solim pastāstīts, kā jūs varat piekļūt anketas nokopēšanai. Būtiskākais šeit ir, ka jums katram ir jāizveido savs Google konts, jo bez Google konta nav iespējams veikt anketas kopēšanu. Un mēs veselības skolā 29. jūnijā arī apskatījām šo jautājumu, kā tieši izvērtēt, izanalizēt anketā gūtos rezultātus. Protams, ja esat jauni vēl šajā jomā, tad anketas rezultātus iesaku izpētīt kopā ar savu veselības mentoru, ar savu biznesa mentoru un kopā sastādīt vispiemērotāko programmu katram dalībniekam, kas vēlas pievienoties vai nu projektam, vai iziet veselības koncepciju. Es varētu nodemonstrēt varbūt šo te instrukciju, nošērošu jums, lai varat apskatīties. Tad, lūk, pirmā lapa, ko jūs redzat, tas ir tas mūsu veselības anketu tā kā daudzveidība, kas ar jums visiem ir nošērota, kur jūs varat nokopēt gan angļu, gan latviešu, gan krievu valodā. Ir iespēja arī pieteikties uz anketu tulkošanu uz vācu valodu vai itāļu valodu, protams. Nu, un, piemēram, atvēršu vaļā veselības un vēlmju anketu, izmēr savu dzīvi 90 dienās. Tā ir mums vispopulārākā, ka 3 reizes gadā mums notiek projekts. Un, lūk, tad arī varat redzēt, ka anketas vispār aizpildīšana varētu aizņemt cītīgākajiem dalībniekiem līdz pat pusstundai, bet es teiktu, ka ar 15 minūtēm arī ir gana, ja cilvēks zina, ko viņš vēlās. Un, jā, viņš norāda savu kontaktu tālruni, vārdu, uzvārdu, pilsētu, valsti, vecumu un dažādus šos te jautājumus. Un noteikti jūs paši arī esat pildījuši šo anketu, kuru šī tā kā redzami, ka es viņu varu rediģēt, papildināt, mainīt, bet tagad mēs sūtām anketu pildīšanai kādam citam. Tad jāizmanto šo te sūtīšanas pogu, jāpāriet uz linku, saīsinam linku un tad arī nokopējam. Pirms tam varam pārbaudīt, vai tiešām anketa var aizpildīt. Un tad instrukciju jūs redzēsiet Jura veidotajā biznesa attīstības lapā mūsu komandai sadaļā darbs ar veselības anketu, kur soli pa solim redzēsiet, kā strādāt, nu, tā kā apgūsiet, kā soli pa solim veikt šo te anketas kopēšanu un izmantošanu turpmākajā darbā. Tā, beigšu šērot, un tad nākamais temats, par kuru runāsim, ir darbs ar klientu reģistru. Ko tad darīt, ja mums klienti ir izveidojušies liels skaits un jāsāk apkopot informāciju par katru no viņiem. Un te arī redzat, ir dažādas pieejas, ko varam izmantot, vai nu mēs varam veidot šādu te bloknotu. Man bija pirms 4 gadiem, es sāku veidot rakstisku klientu reģistru. Es katrā atvērumā rakstīju informāciju par klientiņu, kreisajā pusē liku informāciju par pašu klientu, kāda veselības problēmas, ko vēlētos atrisināt. Un tad
otru pusīti izmantoju, lai aizpildītu informāciju par to, kādas programmas esmu ieteikusi, un līdz ar to es paralēli arī mācījos izprast, kādās situācijās kādus produktiņus vajadzētu ieteikt, un man bija tāds kā špikrītis nākamajām reizēm, ka es zināju, ja kādam cilvēkam bijušas kuņģa problēmas, es atšķiru konkrēto lapu un varu atrast programmu, kuru es ieteicu kādam citam klientam. Bet tad, kad man šī klāde jau bija pilna, un es sapratu, ka es viņu nevienmēr varu paņemt līdzi, jo es sāku komunicēt ar cilvēkiem ceļā uz kādu citu pilsētu, vai kad es neesmu mājās un man klāde nav pieejama, es sapratu, ka nepieciešams izveidot elektronisku klientu reģistru. Un tad arī sākās šī izpēta, un mēs sapratām, ka vislabākais veids, kur to izdarīt, arī bezmaksas veids, ir Google Sheets. Bet jautājums ir, kur tad iegūt datus par klientu? Protams, no sarunas ar klientiem, bet nākamā slaidā jūs redzēsiet, ka patiesībā kompānija mums sūta informāciju par to, kurš klients ir pieregistrējies, kāds ir viņa klienta numuriņš un tālrunis un e-pasta adrese. Šo Šos ēpastus noteikti iesaku saglabāt, ievilkt kādā no mapītēm, lai nepazūd informācija, jo reizēm ir tā, ka tagad klients neiepērkās vairāk kā 2 gadus, tad, diemžēl, pat no dzēsto klientu saraksta mūsu personīgajā kabinetā vairs nav redzami šie dati par klientiem un nav iespējams vairs atjaunot saziņu. Nu, lūk, un tad šos te datus es pārceļu uz savu klientu reģistru. Otra vietiņa, kur var apskatīties datus par klientiem un pat veikt eksportu Excel formātā, ir personīgajā kabinetā šajā sadaļā strukturēt klientus, ja? Un tur ir informācija gan par klienta reģistrācijas numuriņu, vārds, uzvārds, dzimšanas dati, pilsēta, kuru viņi reģistrējuši, norādījuši savā anketā, kā arī e-pasts un telefona numurs. Un, jā, es ieteiktu, kā pirmo lietu izdarīt, ir lejuplādēt šo te sarakstu un izmantot viņu kā pamatu, tālāk veidojot klientu reģistru un papildinot ar tiem datiem, kas jums ir būtiski. Esmu izveidojusi tādu kā klientu reģistra paraugu ar dažāda veida datiem, tā kā kolonās vairākās saliktiem, bet jums noteikti nav jāizmanto pilnīgi viss, tikai tas, kas jums šķiet pašlaik visnodrīgākais, kurus datus jūs gribētu saglabāt. Nu, tad lūk, nākamais slaids. Uz priekšu, lūdzu. Jā, kāpēc izvēlējāmies Google Drive un kad veidot Google Sheetus? Tāpēc, ka to var izmantot gan telefonā, gan planšetē vai datorā. Datorā ir ļoti ērti pārskatīt un strādāt, piemēram, veidot klientu dienas, lai sazinātos ar katru no mūsu klientiņiem. Bet telefons ir ērts tāpēc, ka jebkurā brīdī varat piefiksēt visu nepieciešamo informāciju, lai neaizmirstās pēc telefona sarunas, piemēram, ar klientu. Šo rīku var izmantot tieši saistē, bet ir arī pieeja offline strādāt ar klientu reģistru un ir bezmaksas risinājums. Nu, nākamajā slaidā tad skatāmies, kādā veidā jūs varat nokopēt klientu reģistru. Kreisajā pusītē ir attēls, ja jūs atverat telefonā šo te klientu reģistriņu, jūs nospiežat augšējā labajā stūrī uz 3 punktiņiem un izveidot kopiju. Jums ir angļu valodā make a copy, krievu valodā, ja jūs izmantojat to saskani, tad atkal attiecīgi cita komanda būs, lai nokopētu uz sava Google diska. Un ja no datora izmantojat šo iespēju, spiediet uz file un make a copy. Lūk, un tagad es jums parādīšu pašu klientu reģistru. Lūk, tad izveidots ir paraugs, kādu es izmantoju. Klientu reģistrs ir diezgan plaša lieta. Ja man šajā kladītē ietilpa 50 klienti, visus tos datus savadīt, tad šeit man ir jau vairāk kā 200 klienti manā personīgajā reģistrā. Un tāpēc es esmu nodalījis tā, ka iesaldēta ir pirmā rinda un vārds uzvārds rinda, lai neapjuktu tajā apjomā, informācijas apjomā. Un tad, lūk, ir arī
kad nokopēsiet, varēsiet iepazīties plašāk un vairāk, ko nozīmē katra ailīte, kādā veidā tos datus būtu visērtāk ievadīt. Piemēram, kā uzzināja par mani vai Coral Club, ļoti vērtīgi ir vākt šo statistiku, vai viņi atnākuši no kāda projekta, vai kāds cilvēks ir rekomendējis, vai tas būtu tavs draugs, kolēģis, kaimiņš vai ģimenes loceklis. Reģistrācijas datumu, tad norādām standartizētā formā, lai var arī kādā veidā atlasīt šos datus. Es norādu pat datumu, mēnesi un gadu, jo es mēdzu apsveikt savus klientus ar to, ka ir noslēdzies jau gads, kopš viņi ir Koraļu klubā un rūpējas par savu veselību. Tad šeit klienta numurs, saziņas kanāls, visērtākais, kurā klients parasti atbild, vai viņam patīk vairāk sazvanīties, izmanto WhatsApp vai kādu messengeri. Uzrunas forma arī ir ļoti būtiska, kad ir parādījušies ļoti daudz klienti. Es ļoti ātri cenšos pāriet uz to, lai vieglāka komunikācija, bet ir klienti, kurus tomēr jāturpina uzrunāt uz jūs, un tad, lai man nebūtu jāmeklē informācija, kāda tā saziņa notika, tad es uzrakstu arī, kādā formā mēs pašlaik komunicējam. Lūk, arī saziņas vēsture. Es parasti ielieku iekšā pēdējo saziņas datumu, lai zinu, kad bija aktuālā komunikācija. Bet ailītē, ja agrāk es rakstīju tādu būtiskāko informāciju, nu, nosūtīt klientam detoks lietošanas programmu, vai arī klientam bijis kāds rezultāts vai kāds jautājums, interesi par konkrētām lekcijām, tad es to arī fiksēju, bet pašlaik to visērtāk izdarīt, ka uzspiežam ar labo peles taustiņu un pievienojam tādu kā insert note informāciju. Un te var plaši uzrakstīt informāciju. Piemēram, nu, kad tā komunikācija bija, vai cilvēks jautāja par savu mammu kādu jautājumu. Bet, ja man ir kāds uzdevums, ko es vēlos tā kā sev atgādināt izdarāmie darbi, tad es parasti pievienoju komentāru, jo komentāri, viņi parādās tādā kā saraksta veidā, un es viņus varu uz viņiem skatīties kā uz uzdevumiem nepadarītiem, un kad es esmu jau nosūtījis klientam informāciju vai atradusi to atbildi, es atzīmēju, ka komentārs ir, tā kā uzdevums ir pabeigts un izpildīts, un viss ir izdarīts. Te es lieku informāciju par pirkumiem, kad pēdējais pirkums veikts, un atkal kā zīmīti pievienoju klāt informāciju, kāda produkta ir nopirkta, ja ir laiks tam sekot. Un tad te ir kontakta informācija, piemēram, pilsēta ir ļoti būtiski brīžos, kad vēlamies painformēt par klātienes lekcijām, tad zinām, kurus cilvēkus vislabāk uzrunāt. Šo informāciju, protams, var atrast arī savā personīgajā kabinetā, tāpatās kā dzimšanas dienas var atrast. Un lūk, vēl idejām var vārda dienas piefiksēt, vai piefiksēt, kurā projektā pašlaik cilvēks ir iesaistījies, kādās klientu grupās viņš darbojās. Nu, vai vispār viņš pievienojas mūsu pašu veidotajai klientu grupai. Tas ir pats būtiskākais. Ja klients ir aizpildījis anketu, šeit es parasti norādu šo te datumu, kad ir aizpildīts, un pievienoju klāt linku. Pieņemsim, tagad ir 24. janvāris, ja? Ierakstu datumu, nospiežu peles labot taustiņu un pievienoju linku. Ja es esmu saglabājis anketu savā Google dokumentā, tad man atliek vienkārši sameklēt konkrēto cilvēku. Atvienosim. Pašlaik viņš klientu reģistru pievienojas, bet edit link. Piemēram, Rekumāra Ruva. Man ir izveidots Excels, bet viņai arī klientu varētu tikpat labi būt izveidots klienta anketas tāds kā izvilkums, un tad man nav jāpāraksta visu klientu kā anketā aizpildītie dati ar roku kaut kādi būtiskākie, bet es varu uzreiz atvērt vaļā pašu anketu un iepazīties ar rezultātiem. Šeit īsumā var uzrakstīt, kāds ir bijis mērķis cilvēkam, vai viņš atnācis samazināt svaru, viņam ir migrēnas, aizcietējumi, vēdera problēmas, un īsumā arī rezultāts. Un, protams, šeit ir telefona numurs rēpas, bet es viņu pašās beigās pievienoju.
Izskatās, ka ļoti garš šis klientu reģistrs, bet patiesībā, ja mēs atstājam tikai svarīgāko informāciju, piemēram, to, ko mēs ikdienā neizmantojam, to informāciju varam sakļaut, iezīmējot vairākas kolonas un nospiežot hide kolumnu. Un līdz ar to anketa paliek kompaktāka. Nu, lūk, un tādas pamata features varat apskatīt instrukciju tajā tabā, kur tad kā biežāk uzdotos jautājumus esmu apkopojusi, kā ievietot saitus citiem Google dokumentiem, kā izveidot komentāru, pievienot zīmīti, un kā paslēpt kolonnas, un kā vispār veikt filtrāciju datos, piemēram, lai varētu šeit, piemēram, pilsētā sameklēt visus rīdziniekus, tad arī var izmantot filtru funkciju. Tas ir tas, ko es gribēju parādīt. Kas mums tālāk tur prezentācijā? Labāk nekas. Tālāk nekas, jā. Tā kā kopumā tā ir tā informācija, ko vēlējāmies jums nodot, un ceru, ka noderēja. Jā, līdz ar to, jā. Tas bija pēdējais webināru cikls, Mhm. ko bijām ieplānojuši jums nodot. Jā, līdz ar to pagaidām finišējām. Jā. Labi. Tā visiem. Jā.